Labvakar, cienījamie basketbola līdzutēji runā un rāda Ventspils. Esam Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē, kur pēc dažām minūtēm sāksies FIBA izaicinājuma kausa pēdējais mačs šogad. Pēdējā spēle C grupā Ventspilniekiem uzņemam mēs Sodertalje Kings komandu, kuru turpina cīnīties par vietu FIBA izaicinājuma kausa Last 16 turnīrā. Pirmā spēlē Zviedrijā izvērsās visai dramatiska, un tagad neliels atskats uz to, kā tad tas īsti notika. Tikmēr pretinieki ir uzsākuši savu pirmo uzbrukumu, un uzreiz izšķirās par ātru metienu. Treneris Ravārs Selmkers teica, ka šādi metieni ir pieļaujami. Plāks veido sadarbību ar Mārtiņu Meijeru. Šeit varēja situācija riskanti bija ar sodu uzbrukumā, tas nenotika, bet Sāns Valters reāls ar 3 punktu metienu. Tas sniedz Borgu. Bīzets tagad tālu no groza, spēlē pret Jānu Tīmu, un savu pa savu panāk. 2 punkti arī viņam. Spēlē iedod Mārtiņam Meijeram, Mārtiņš Meijers šķiet pat negaidīja to. Un šeit dabūnam pretī 2 punkti no Kenets Simsa. Un tas pats Žozē Žozēs Cārgainā. Ļoti ātras atspēle un, skaisti izspēlēts punkts un Cārgaienu. Un tikai aizsūtīts mājās. Atkal Kenets Sims viens pats groza apakšā. Šoreiz drusku samiesinās, bet, diemžēl, rezultāts viņam bija vēl labāks nekā mums patiktos. Jānis Tīma, Sants Valters, Polrins Kembels ar muguriņu spēlē pret Pītu, izcili piespēja Ronaldam Zaķim, tad devās meklēt laimi pasaulē, uzspēlē 2 Vācijas, Pro A divīzijas klubos. Tās Leizmērs, Ronalds Zaķis, izcili piespēle. Un Donalds Sims realizē 2 punktus Ventspils komandas sastāvā. Izdevās, diemžēl arī mūsējos stūrīši neimats, šeit nebija laikam tomēr nostaigāts. Un ļoti ātri savu izdarību realizē sastais numurs Palmblāns. Bumba aizsaļo līdz garam spēlētājiem. Šeit ļoti labām kustībām tiek galām Arturs Bērziņš saspēles ar funkcijas. Saspēles ar Borgu, skaisti! Borgs pēc Andu Valteru, šeit Simsam iespējams nepareizs bloks. Pats izšķirās par ātru metienu, un šoreiz tas precīzi Sānim Valteram. Sānim Valteram jāspēlē kājās ar Borgu, pretiniekiem izdevās izskriet cauri. Groza apakšai, un 7. numurs Dino Pita. 7 sekundes, Jānis Tīma. Sāns Valters. Groza virzienā virzās, un savu panāk. Meijer palīdzēt ar bloku, Mārtiņš Meijers pirmajā puslaikā spēlē diezgan maz. Otrajā puslaikā jāatcer, ka spēles rehabilitēties. Sākums viņam nav slikts. Pirmajā puslaikā labi sākumā spēlēšies Borgs, pēc tam viņš nedaudz pazuda. Šeit vēlreiz mēģināja izspēlēt Kenets Sims. Tiešām neizdevās. Tagad Polrins pat Sims, protams, jāiet garām. Tieši tā, un viss kārtībā 2 punktu grozā. Bīzaca izmāna Arturu Bērziņu. Ne jau 2 punkti ar soli, lai dažādot savu uzbrukumu un mazāk pajautos uz individuālo meistarību. Tikmēr vēl viens 3 punktu gājiens iespējams pretiniekiem. Bīzats, Polrins Kembels nāk pretī, vēlreiz izšķirās par ātru tālmetienu. Un nevar sūdzēties Polrins Kembels par savu tālmetienu precizitāti. Mainās, nenomainīs tomēr ar Jānu Tīmu. Šeit labi patraucēja pretinieku metienam, bet ar to nebija gana, lai kavētu grozu. Nepaskopojās, idot labā pozīcijā esošajam Arturam Bērziņam. Arturs Bērziņš ar Agni Čāvaru tiek galā. 1 un 2. Donalds Sims jau var mēģināt darīt ko lietas labā Ventspils komandas sastāvā. Skriet virsū Donaldam Simsam Agnis Čāvars. Sims ar seju pret grožu šoreiz cenšās tik garām Zaķim. Viņam tas neaizdodās. Skatītājs spiediens šodien nav liels. Un, protams, izbraukuma spēle ir un paliek izbraukuma spēle. Kenets Sims ļoti labi palikā panāk Dāvas Leizmērs, pagūsta nortēt un Polram Kembelam vienkārši 2 punkti situācijā, lai to izmantot. Tagad Borgs krīt vēlreiz. Un Ronalds Zaķis 2 punkti pēc labas piespēles. Viņš no bums cenšās tikt vaļā, tā arī notiek Polrins Kembels. Grūts metiens, un tas ir precīzi. Ļoti svarīgi 3 punkti Polrina Kembela izpildījumā. Sāns Valters cenšas uz Mārtiņu Meijeru aizsaku. Mārtiņš Meijers labi iesgroz, 2 punkti skaitās, 1 soda metiens. Šoreiz, diemžēl, Sims sapinās, 2 pretēju uzbrukums. Iespējīgā lēcienā Bīzāca uzlido virsū. Tāda laicīga spēles laiks, manuprāt. Un šeit aizsūt mājās Sims Kembels pret Sandu Valteru.
pēc spēles pēc bloka apmainamās, pret Kembelu nokļūst Borgs, un Borgam izdodas saspēlēt. Borgs pret Jānu Tīmu, tuvu grozam, iet uz 2 punktiem, Jānis Tīma aizsardzība nospēlē veiksmīgi, vēlreiz veiksmīgi Sants Valters. Strīds bumba uz pulksteņā 0,5 sekundes, pusaņēšanas sakos metiens. Līdz ar to netīsim atļaut bumsiem vieglā pozīcijā, Borgs iet pretī, nesaņem, Borgs izdara metienu pa grozu un tas tiek bloķēts un viss kārtībā. Ventspilsnieki izcīna ļoti sarežģītu uzvaru Sedertālē. Pēc pirmā puslaika atradāmies iedzinējos, otrā puslaikā spēles svara kausi, uzvaras kausi mainījās visu laiku, bet viss ir beidzies laimīgi. Ventspils komanda izcīna uzvaru FIBA izaicinājumu kausu izcīņas spēlē Sedertālē ar rezultātu 82-80. Lūk, šāds teicis spraigs finišs pirmajai spēlei. Daudz ventspilsnieki bija zaudētājos, tika atkal priekšā. It kā mača beigās jau likās, viss ir nodrošināts, esam uzvarējuši šo spēli. Un tomēr atkal intriģējošs beigas. Tā kā jādomā, šī pati spēles scenārijs ventspilsniekiem ir parādījis, ka nevar jokoties arī ar šo te komandu. Jāspēlē nopietni no pirmās līdz pēdējai minūtei. To arī komandas treneri, protams, uzsver gan pirms šīs spēles, gan, es domāju, arī pirms katra mača un katra treniņa beigās. Agris Čavars, vēl viens latvietis pretī ventspilsniekiem stāsies. Nepārāk, varbūt, iespaidīga statistika viņam ir, bet viņš ir viens tiem, kas mača beigās pret pirmajā mača beigās 2 metienus no grozā apakš izdarīja un netrāpīja, neizlīdzināja rezultātu. Bet tā arī ar ļoti mazu spēles laiku viņš neizceļas. Kā jau teicu, gan iespaidīgs statistika nav viņam pagaidām. Vidē 14 minūtes spēlē, nav it kā pārāk maz. Redzējām pavidot jau ekrānos Toms Leimans šiem mačam pieteicis ventspilsnieku rindās, jo atpūta ir dota Sandim Valteram. Nav viņa šodien ventspilsnieku sastāvā. Tā arī vienīgā izmaiņa. Arī viesiem ir šāds izmaiņas atšķirībā no pirmās spēles, bet tur tas vairāk attiecas uz rezervistiem, spēlētājiem, kuriem mazāk spēles laiks varbūt parasti tiek. Šī dienas spēle arī ir īpaša. Visi ienākumi tiek ziedoti labdarībai. 4 gadu vecās Ladas veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Jau 4. gadu ventspilsnieki piedalās šādā akcijā pirms Ziemassvētkiem, radi brīnumu. Arī šodien šis te pasākums ir. Arī mača gaitā uzzināsim, cik tad ventspilsnieki šeit mačā bijuši dāsni, kā tad summu esam savākuši. Valtera prombūtne, tas nav, protams, nebūtisks faktors ventspilsniekiem, 16 punkti iepriekšējā mačā. 4. rezultātīvākais visā turnīrā, bet jādomā, ka Roberts Štelmachers ar kolēģiem būs atrads, kā aizvietot šo te pieredzējušo spēlētāju. Būtiski tiešām var būt ne tikai šie te Valtera punkti, arī pieredze. Tāds otrs treneris, laukuma treneris, kurus varbūt īstajā brīdī var īstos vārdus atrast un pateikt. Bet sāks ventspilsnieki šo te maču ar 2 Mārtiņiem, Mejeru un Laksu, ar Donaldu Simsu, Arturu Bērziņu un Polarinu Kembelu. Savukārt liks pretī viesi tādu, varbūt nedaudz negaidītu sastāvu. Maiks Džozefs parādījies tajā, kurš pirmajā mačā nemaz nepiedalījās. Dino Pita, saspēlētājs, Tobias Borgs, Tonī Bizač, minētājs ir Maiks Džozefs un Kenets Sims. Pašā sezonas sākumā bez vienas no pieredzējušākajiem spēlētājiem, bez bosnieša Adnan Čaka palika Sedertālē komanda, tagad turpina meklēt viņam aizstājējus. Ir parādījies Džons Robertsons komandā, noteikti redzēsim šajā mačā. Viņš tieši pēc ventspilsniekiem pirmajā spēlē debitēs Sedertālē rindās. Šodien arī spēlēs, bet ir jau vēl viens spēlētājs parādījies Zviedriem sastāvā. Tiesnējā mačā vēl nav piedalījies. Vīrs ar vārdu Karlos Strongs, tā kā jādomā, šis treneris Vedrans Bosničs turpina meklēt
vīru, kurš varētu vadīt saspēli tikpat pārliecināšu, kā to Čaks darīja, kuram savainam dēļ pagaidām jāatpūšas. Ātri vēl arī pat tiesnešiem, Nebojša Kovačevičs mums ir no Vācijas, Tomislavs Hordovs no Horvātijas un Runa Resels Larsens no Dānijas. Komisārs savukārt mums ir no Polijas Pavuļonis. Un pirmais uzbrukums Zviedriem. Un arī pirmais noteikuma pārkāpums šajā te uzbrukumā. Bizačs tā augstu izlēca. Nu arī tāda kustības priekš izdarīja. Pats ar kājām. Bet arī Meijers viņu sagaidīja. Nu, fiksēts noteikuma pārkāpums šajā te brīdī. 2 soda metieni. Pirmais noteikuma pārkāpums, pirmais soda metieni, pirmajā uzbrukumā. Pirmajā mačā Bizaču bija tiem, kas svarīgos brīžos varēja trāpīt. Lika lietā savu pieredzi. Ap citu viņam nav sveši arī Ventspilnieki grozi, jo savulaik Ukrainas Ķīmika sastāvā viņš ir viesojies Ventspilī. Tiesa neatceros un nav piroks statistika šeit mačā. Bet bijis viņš šeit ir un spēlējis viņš šeit ir. Un kļūda Ventspilniekiem, Bizačs vēlreiz uzbrukumā un vēlreiz viņam 2 punkti. Zviedri ar aktīvu aizsardzību uzsākuši šo te maču. Ventspilnieki tāds riskants piespēles ir tāla. Un tagad ir Santenš lauguma pusē, bēžas atpakaļ Laksam. Laks neuzveik uzreiz un Bizačs laba aizsardzība. Bet ir fiksēts, ka ar kāju spēlēts. 10 sekundes tik uzbrukumā laukuma saimniekiem. Nē, apakaļ 14 tomēr uzlikts. Tomēr apzināti spēlē ar kāju šī ir bijusi kaut kas tiesneši. Nevis tautu Ventspilnieki ļoti aktīvi aizsargājās Zviedri. Kā jau teicu, viņi turpina cīņu par 2. vietu. Man kļūdās piespēlē Bērziņš. Vairs nesaņem bumbu. Arī otrais uzbrukums Ventspilniekiem beidz uz metienu pa grozu. Kā jau teicu, jau pirmajā mačā beidzams, ka šiem Zviedriem jokoties nevajag. Viņi var pārsteigt. 200 uz laukumā šobrīd, katrā komandā pa vienām. Un Mārķam Meiram otrs noteikuma pārkāpums. Un Ronalds Zaķis jau dodas uz rezervistu uz maiņas soliņu. Protams, katrā epizodē jācīnās ir līdz galam, bet diez vai šeit vajadzēja censties jau bloķēt. Bija ticis Sims jau garām, skaidrs, ka centīsies triekt no augšu līdz pat. Meijers centās savu glābt, kas glābjams, un galā nopelnīja savu 2. piezīmi. Minūtes 20 sekundžu laikā. Tas ir krietni pār ātru ritms. Turpina presingot Zviedri, Ventspilnieki. Tām ir šoreiz gatavi. Neiekrīt. Sims. Mustāls metiens, arī nav precīzi Zaķis. Aisit. Kā ar pātagu aisit bumbu projām. Pieteikoši uzsit spēcīgi, lai Sims bumbu savākt. Sims vēlreiz uzbruks, ne Zaķim piespēl. Zaķis pēc Bizaču un apspēlē bosnieti. Atklāja rezultātu arī Ventspilniekiem. Ļoti produktīvi iesākuši ir Sodetālie basketbolisti šo te maču. 3 uzbrukumi vistīs ar punktiem, turklāt arī 2 piezīmes pēc Santenšiem sagādāts. Sims izcīnāt šo bulu, bet Kembels ir acīgs un veikls un atņem to. Nedaudz nokavēts, bet svilpi ir. Un noteikuma pārkāpums arī Zviedriem. Maiks Jozefs pārkāpt noteikums. Puisis no Zviedrijas jādomā vairāk kā Jozefs nekā Džozefs jāzina. Un Mārķiem Laksam tātad noteikuma pārkāpums. Pret Tobijas Borgu fiksēts. Jau 3 komandas piezīmes Ventspilniekiem, nedaudz vairāk kā 2 minūtes tik spēlēts. Nedaudz uzmanīgāk jāspēlē. Jādomā, ka komanda to arī zina. Bizačs metīs, nē, tomēr nē.
Bet viņš tiek līdz, tad izmeties Bizačam un savāc mums Zaķis. Daudz uzņemsies iniciatīvas šis spēlētājs. Protams, jādara viss, lai maksimāli neērtņiem būtu šitie uzrukumi. Bērziņš izdevās. Laksam brīvs stāvēties uzkāpta žēl uz līnijas. Matiņš Laks 2 punktu vērts šis te metiens. Bet pacietīgi un precīzi Ventspilsnieki izspēlēja. Līdz brīvam metienam. Nu, viens liekas pussolīts, pat ne pussolīts. 5 centimetri pabīdīja Pīrsgalu uz priekšu Laks uzkāp uz līnijas. Bet galvas, ka bumbi grozās. Sims pēc Zaķi. Un Kēmels šeit labi piesogās. Cīņa pirmajā stāvā. Bumba paliks Ventspilsniekiem. Bosniņš uzmundrina savējos, lai gan viņi bumbu pazaudēja šeit brīdī. Kaut kas nepatīk tās Bosniņšam, laikam no tā, kā komandā aizsardzībā nostājās. Ir riskanti piespēle, bet bumba nav pārķerta. Var Bēziņš uzmest, nemet tomēr un greiz nostaigā šeit. Tāds saraustīts kustības, sarežģīts diezgan metiens, bumba grozā neiekrīt. Florians Kēmels, 1-3, ļoti gandarīts pats par savu epizodu. 1-3, tur iespraucās un bija pietiekoši spēcīgs, lai bumbu savātu un izmest vēl pa grozu. Lai gan bija arī vēl pārkāpums pret viņu. Džons Robertsons daudz laukumā. Jau sezonas sākusies bija, kā jau teicu, ka viņš ieradās komandā. Nu, izskatās, ka varētu būt, ka nepārāk ilgi šeit vairs aizkavēsies. Jā, protams, ekvadorietis ar amerikāņu pasi vai amerikāns ar ekvadoriešu pasi Karlos Strongs, kurš arī jau šobrīd ir komandā, varēs viņu labāk aizvietot, bet tās ir Zviedru problēmas, tās ir pilnīgi ar mums nesaistīts lietas, jo pagaidām mūsu ceļš šķirsies pēc šī te mača. Nu, ja izdosies šodien Kings uzvarēt, iespējams, viņi tiks tālāk. Varbūt, ka mums kaut ko vēl tiekamies. Protams, ceram, ka šī būs pēdējā tikšanās reize šajā sezonā, respektīvi, ka uzvarēs Ventspilsnieki šajā te mačā. Daudz mājkustību Kēmbelam bija. Arī it kā tāds kā grūdiens bija. To tiesneši nefiksē, bet tiesneši fiksē tagad 3 sekundžu pārkāpumu Simsam. Roberts Štelmakers ar tiesnešiem aprunājās. Viss ir noskaidrots. Nekādi jautājumi vairs nav. Un spēle var atsākties. No 0-7 esam pietuvojušies līdz 7-6. Derētu aiziet arī vadībā. Ļoti cieši Zviedri spēlē aizsardzībā. Turklāt nepārāk grēkojot noteikumu pārkāpumu pašā laikā. Nu, tagad grozs laikam jāgrozs netiek skaitīts. Nu, Zaķis ar tādu fizisku spēku stūmu zem groza Simsu. Lika salocīties amerikānim. Un salocoties amerikāns arī nedaudz uzgāzās virsū Ventspilsniekam. Kaut kāds atkal pauzes pirms bumbas ievadīšanas spēlē. Sims dodas atpūsties. Karls Grente dodas laukumā Simsa vietā. Nu, 203 cm garš centrs dodas atpūsties, 202 cm garš centrs dodas laukumā. Ai, skaisti Kēmels, bet, diemžēl, bumbu grozā neiekrīt. Ļoti skaista epizode. Ja būtu kaut kāds balsojums, protams, varētu nobalsot, cik skaisti lēcies. Diemžēl, punkts par to, protams, nedod. Tā kā vadībā izvirzīties neizdodas. Un Grente jau pirmajā uzbrukumā gūst punktus. Atkal attālina nedaudz Kings komandu. Kēmelam riskanti piespēlē arī tagad tādu. Uz robežas Zaķis tur labi cīnās, ar Pīrsgaliem noķer bumbu. Un ir vēl viena epizodē veiklāks pār Bizaču un gūst 2 punktus. Atkal līdz 1 punktam samazina Ventspilsnieku mīnusus. Bizaču metīs, ne, arī otrs tāds sainošs brīvs piegājiens. Bet viņš nemet tomēr. Dino Pita izšauja no tālās līnijas un netrāpa.
Savukārt Grenti šeit, kad 3 Ventspilsnieki uzreiz pārliec. Un laikam Laks bija tas, kurš nocēla bumbu viņam no rokas. Vēl viens mēģinājums Ventspilsniekiem paņemt vadību. Zaķis Boks viņam kā ar cirvi tur iecirta. Tiesnes šodien nedaudz bremzē, piekrītas Robertam Štelmakeram, kurš atcerot to arī tur cenšas norādīt. Diemžēl saņem par savām emocijām aizrādījumu. Un tiesnes arī padalās ar kolēģiem. Es tikko Ventspilsnieku Soliņam pateicu, ka jābeidz bļaustīties par nākamo bļaustīšanos tehnisko piezīmi jāpiešķir kolēģi. Un cerēsim, ka līdz nākamajam izmisumam Ventspilsnieku Soliņam pietiekoši jūsu laiks paies un aizmirsīs tiesneši par savu solījumu. Un kā arī cerēsim, ka Zaits otru soli metienu realizēs. Pirmais neprecīzi, par spēcīgi nedaudz. Otrs. Arturs Bērziņš pārāk ātri ieskrien 3 sekundžu zonā, vai varbūt viņš jau nepamanīja, kurš iesoši, kad 3 sekundžu zonas viņš skrēja pār ātru un bumbu kā dod Zviedriem. Atkal nesanāk pārņemt vadību. Nu, bet galvenais tas, kurš vadībā būs, kad skanēs spēles beigas signāls. Neizdodas nogādāt kādam brīvam spēlētājiem Pitam bumbu. Pats metīs tagad. Grenti neuzbrūk. Atļaujam Bīzačam izšaut tagad. Un izkāpj autā tomēr Pamlats. Atvainojos, tas bija Tobijas Borgs, 8. numurs, kurš pirms tam arī met tālmetienu, tagad vadīja saspēli, daudz sajūg. Rino Pita numurs 7, vienīgais Zviedrijas izlases spēlētājs Kings komandā. 6 spēles kvalifikācijas turnīrā aizdīja labi šeit. Sadarbojas Zaķis ar Simsu un beidzot esam vadībā. Izlavījās ar vairākiem spēlētājiem Sims, Robertsons šeit blokiem palika un gan saviem, gan Sanceņš spēlētājiem blokiem palika. Zaķis labi norada situāciju un laicīgi piespēlēja Robertsons. Ļoti nepārliecinoši spēle un tev arī pieķer pie rokas. Un dabū rājienu no treneru Bosničo. Aleksandrs Linkvists, garākais komandas spēlētājs, 205 centimetri dodas laukumā. Pirms tam divreiz nogrēkojušais Robertsons tomēr paliek. Donalds Simts uz soļmetie līnijas. Nedaudz aizkavējusies, būtu tomēr izkrīt caur tīkliņu. Un otrs piegājiens arī precīzi. Spēlētāja māņa Ventspilsniekiem vēl viena. Jānis Tīma nāk laukumā, Arturs Bērziņš dodas atpūsties. Nolienaši, ka pašā mača sākumā jau 2 piezīmes nopelnīja Mārtiņš Meijers. Arī tad bija veikli jāveic mājiņa Ventspilsniekiem. Robertsons ilgi driblējās, izšā no tālās, nav precīzs. Un daudz Zaķis bez problēmām savāc atlēkušo bumbu. Izstās nedaudz Zviedriem azartiņš pierimis, gan aizdzībā, gan uzbrukumā. Bija 7-0 un vēlreiz 2 punkti ar piezīmi Kembelam. 7-0 vadībā bija Zviedri, tagad 14-9, nekas cits neatliek Kings treneriem sasaukt minūtes apspriedīt. Pirmais pārtraukums šeit mačā. Te viss notiek. Perfekta infrastruktūra, ceļi, dzelzceļi, prāmu satiksme. Sakārtot nodokļu sistēmu, ievilkts optiskais kabelis. 10 gadu laikā 20 jaunas rūpnīcas. Ventspils augstskola un biznesa inkubators dod ārā jaunas talantus. Nav brīnums, ka pat Financial Times raksta par vietām, kur investoriem vislabāk ieguldīt līdzekļus. Šanhajā, Dubajā un Ventspilī. Neviens cits Eiropā pat tuvumā nestāv. Ja kaut kur ir vērts taisīt biznesu, tad tikai Ventspilī. Ventspils – vieta jūsu biznesam.
Tā vien izskatās, ka Ventspilsniekiem vēl viens otrā posma sancens kļūst zināms. Atgādināšu, ka turku Karšjaka jau nodrošinājis pirmo vietu A grupā, līdz ar to spēlēs vienā apakšgrupā ar Ventspilsniekiem Lāksas izcīņu turnīrā. Nu, un Ukraiņu Himik no Južnijas arī lasa paziņu Ventspilsniekiem. Šobrīd savā laukumā grauj rumāņu gazmetānu mēdījās. Pēc 3 ceturdaļām 73-44. Nu, jā, liels brīnums nesataisīs rumāņu pēdējā ceturdaļā. Tas nozīmē, ka atklās BK Ventspils savu Rumānijas basketbolu nākamajā posmā. Nu, pagaidām izskatās ārkārtīgi iespējīgs pārsvars dažādos radītājos Ukraiņiem. Piemēram, atlikušās bumbas 43-20 ir 3 ceturdaļās. Nu, neticās, ka liela brīnuma tur var notikt. Nu, tad gadījumā par vēl vienu Ventspilsnieku grupas dalībnieku kļūst gazmetānu mēdījās no Rumānijas. Šķiet, ar rumāņiem Ventspilsnieki nav spēlējuši vēl nekad. Līdz brīvam tālmetienā pēc minūtes pārtraukumā spēlējis Sancenči un Mārtiņš Palmblats ir precīzs. Līdz vienu metienu tiesai samazina Ventspilsnieku pārsvaru. Laksa, Timam, Triņpita. Spiež uz apakš Tima un ļoti pacietīgi izdara savu darbiņu. Aizsardzībā Tima sēdz uzbrucēju, ļoti neprecīzs tālmetiens Robertsonam. Un ājājāj, nu nedaudz noguļ tur Ventspilsnieki atlikušo bumbu. Nu Bizočs tādu pāgalām dīvainu metienu izpildīja, netrāpīja. Nu tagad arī Bizočs pēc Tima aizsardzībā, pirms tam bija īsākais Dino Pita. Tīma no tālās izšauja un arī ir precīzs. Patīk Tīmam šāds te mest. Nu, ja 1-2 neekritīs, trešo iespējams tik drīz vairs nemetīs. Bet, nu, atļaujās viņš šā te uzmest pār rokām, gabalīgi no līnijas. Bizočs tagad met garām. Sīmsam atlikusī bumba. Sīms paties cauri. Mums ir kupiezīme Sīmsam fiksēt. Jau gribot atdot šiem piespēli Leismēram, varbūt ātrāk varēja piespēli arī atdot. Lai gan tad arī nav fakts, ka viņš neuzskata virsū Robertsonam. Izdevās Robertsonam tagad tikt līdz kājās. Bet tā vēl ļoti uzskatām parādīja, ka viņš tiek grūts un atkal Zviedru uzbrukumā Pita. 20 punkti pirmajā spēlē viņam. Un atkal neizsēluši šo bumbu Ventspilsnieki, atkal tā ir Bizočam. Bizočs saim atpakaļ bumbu. Nu, kaut kā pajuka Ventspilsnieku aizsardzību. Atstājām. Jo tā savu enerģisko spēlēšanu, principā, Bizočs, visur viņš bija. Gan izcīnīja bumbu, gan uzsīt pa bumbu, gan piespēli laicīgi atdeva. Un tā izraustīja Ventspilsnieku aizsardzību. Tad to arī galā izrādās. +6 basketbola klubam Ventspils. Nu, sākam vāji, turpinājums ne tik šķvaks vairs, cerams, ka būs tik vēl labāk.
Nu, īsais pārtraukums noslēdzies, sāks otrā ceturdaļa ar Ventspilsnieku uzbrukumu. Un Robertsons. Jā, nu ļoti nežēlīgi tieši ar šiem nesportiskajām piezīmēm. Paldies, neko neatļāva izdarīt pat Simpsons šajā epizodē. Robertsons viņa apzag. Nedaudz pieķēra Robertsonu, nezinu, vai vispār patraucēja kaut kā, bet nesportiski piezīme. Nu, ja pagājušā sezonas sākumā tiesneši ļoti uzsvērti centās tiesāt tāpēc visādām netīrām epizodītēm, bet par to, lai skatījās, lai cīņa, piemēram, par vietu būtu solīda, lai nebūtu tur kaut grūzīšanās un bakstīšanās. Tāda smalka tiesāšana bija modē, nu tagad šīs sezonas sākumā šis nesportiskās piezīmes, nu par nav spēles uz bumbu. Ir mēģinājis ko savādāk pieturēt Sansens un bez žēlstības. Ir sevi šādā epizodē, kur varēja viens pat grozēts, bet Robertsons tiek silts nesportiskas piezīmes. Nu, vispār jau var saprast, nu pietur nedaudz Sansens pretspēlētājs, viņš jau nedaudz samisējās, viņam skrējieniņš un ātrumiņš, un tu līdz grozam līdz metienam, es jau viņu sadziņas, es jau viņam priekšā, un metiens nav precīzs. Sportiski spēlēt uz bumbu, gal galā nevis ķerties pie krekla vai pie rokas, teiksim. Asmātīgi piespēl no Campbell, bet viens starp trījiem tur Bērziņš un tomēr izprovocēja uz noteikumu pārkāpumu Sansens. Sims ļoti pārsteidz, tieši viņiem noteikumu pārkāpums arī fiksēts. Trešā piezīme viņam, tikko atgriezies laukumā nopelna piezīme. Uz Agam Čavar būs jāskatās Bosničam. Jo garām galā var sākties problēmas ar piezīmēm. Un divi precīzi soda metieni. Un esam atklājuši šīs te ceturtdaļas rezultātu, arī mēs. Un nežēl nesportiski piezīme bija sākumā. Došana garas tālāk neuzlabo, Donalds Sims devies nedaudz padomāt par dzīvi. Labi piespēl no Robertsona. Un brīvs tālmetiens Dino Pitam. Un tas ir precīzs. Labi, šoreiz sev nodemonstrē Robertsons. Nu, pēc tāda nepārliecinošā sākuma, nu jau viņš vairākās epizodēs nospēlēs tiešām labi. Brīvs tālmetiens ar Leismēram nekrīt bumbu grozā. Jāspēlē aizsardzībā. Sims pret Laksu. Pite vēlreiz metīs, mēt vēlreiz un vēlreiz netrāpa gan. Un be mums jau Campbells. Nu neizdodas tā nosabuzēties tādā puslīdz drošā attālumā, visu laiku tā viens metiens arī ir starpās ar komandām. Bērziņš neprecīzs viņam metiens. Campbells rāda, ka ir darīts pāri. Nu, vairāk jau laikam Campbells pats tur centās viņam izdara pāri. Pīzāčs atkal labi nospēlē un minūtes pārtraukums nu jau jāprasa ir Robertam Štelmekaram. 1 punkts tikai starp komandām. Nu, 7-2 sākuši atkal šo te ceturtdaļu ir viesi. Ventspils viennozīmīgi ir biznesa lielvalsts. Te viss notiek. Perfekta infrastruktūra, ceļi, dzelzceļi, prāmu satiksme. Sakārtot nodokļu sistēmu. Ievilkts optiskais kabelis. 10 gadu laikā 20 jaunas rūpnīcas. Ventspils augstskola un biznesa inkubātors dod ārā jaunas talantus. Nav brīnums, ka pat Financial Times raksta par vietām, kur investoriem vislabāk ieguldīt līdzekļus – Šanhajā, Dubajā un Ventspilī. Neviens cits Eiropā pat tūmā nestāv. Ja kaut kur ir vērts taisīt biznesu, tad tikai Ventspilī. Ventspils – vieta jūsu biznesam.
Nav izdevies Ventspilsniekiem otrās ceturdaļas sākums. Tikai +1 no +6 palicis, nesportiska piezīme, neprecīzi metieni, ne tā labākā spēle aizsardzībā. Atkal tāds izrāvieniņš padevies ir Sancenčiem. Jāskārto tās lietas. Nu, pēc atpūtas, jā, atkal aktīvāk sākuši Zviedri. Līdzīgi kā sāk pirmo ceturdaļu. Laksam neizdos tik pie metiena. Iet uz beigām uzbrukuma laiks vēl, Bēriņš pēc simts, 14 numuri. Un pieņem bumbu groz bumbu. Izskatījās, ka varētu arī neiekrist, un tomēr iegriežās bumbu grozā. +3. Izačs pēc Timu, iet pats, daudz mānās un nedaudz pārcenšas. Un Agnes Čāvārs pirmo reizi dosies laukumā, jau dodas laukumā. Divas maiņas reiz Sancenčiem un Bosničs arī tautiet Bizačs tur pamāca nedaudz. Nu, iespējams, ja neko nemāca, vienkārši pasaka, lai atpūties pāris minūtītes, ies atpakaļ, nu, ļoti svarīgs viņš ir. Neapšaubām. Noteikuma pārkāpums Borgam pret Laksu. Nu, tikai otrā komandas piezīmes, sodmetieni nebūs. Nē, tomēr sodmetieni ir. Un Laksu sodmetienu līnijas. Vienu tādu tālu 2 punktu metienu viņš šodien realizējis. Nedaudz pēc tam uzkāpjot uz līnijas. Nu, neiet pārāk viegli Ventspilsniekiem. Nevarētu teikt, ka izskatītos, ka nebūtu komanda nostiesies. Varbūt kādā epizodē nedaudz noslīkot, nenospēja līdz galam kādu epizodu, bet tā kopumā pārmest komandai, kurā jau 2 kārtas zina savu vietu grupā un to, ka viņi ir, ko ir izdarījusi jau, ko ir neko vai šajā grupā principā nevajag. Nu, teikt, ka šodien viņi nav noskaņojušies, nu tā nevarās būt tiešām. Šis nav tās basketbols, ko varētu teikt, ka nenoskaņojušies galīgi. Gariem zogiem, mīkstām rokām, tā tiešām nav. Un Tīmo otrais no tālās distances ir precīzs. +8 esam panākuši. Un Tīma lieliski tagad pārķer bumbu, nu kaut kā pagalam nesapratās tur Sancenči. Nu tagad savukārt Lējsmējers neprecīzi piespēlē, nāk palīgā komandas biedrs, nu, protams, dabū no trenera nedaudz sutu tagad Lējsmējers. Pita. Noteikuma pārkāpums fiksēts pret Pitu. Kemels aprunājās, ko es tur tieši izdarīju, nepamanīju kaut kā. Būs 2 sodmetieni Dino Pitam jāizpilda. Pirmais ir precīzs. Nu, ja šobrīd beigtos spēles Ventspilī un Tamperē, tad būtu mūsu grupā 3 komandām pa 2 uzvarām, jo pagaidām +3 ir Pieriņto pret Dolphins. Tā kā vēl tur viss cīņa priekšā. Un labi, Ventspilnieki izspēlē. Elementāri piespēlēm, tās metēs no groza apakšas, un viss ir kārtībā, pārsvars savus saglabājam. Jā, nu tikko paslavēja, ka atkal enerģiskāk daudz spēlē viesi, tā atkal no enerģija kaut kur pazūd, un Kemels tries no augšas, pirmais 10 punktu pārsvars šodien minūtes pārtraukumu pieprasa Kings treneris šajā te brīdī.
pašā sākumā, otrajā ceturdaļā bija spiests 15 minūtes pārtraukumu. Tagad to pieprasa arī Kings, jo Ventspilsnieki krietni uzlabojuši savu spēli. No 22-21 panākot 33-23. Tā kā 11-2 izrāviens. Vairākas kļūdas Sancenčiem. Tās arī izdevies turklāt izmantot, kas nav mazsvarīgi. Bizačs atgriezies laukumā. Borgs, metiens, 5 sekundes atlik un ātri izmet Borgs. Jau kustībā, jau solīt liekot un trāpīja un atkal pie šīs te presingošanas ķērušies Sancenči. Mēģina Laks iespēlēt bumbu Bērziņam. Sims pašā roka priekšā un neļauj bumbai nonākt pie Ventspilsnieka. Bet to 16 sekundes varam veidot savu uzbrukumu, tā kā pavisam mierīgi un bez steigas. Laksa. Kembelam. Kembels spiež uz grozu apakšu. Sarežģīts metiens, ja tur sanāk. Nesenāk pareizi sakot, tiek nobloķēts. Un Bērziņš pustālo metienu. Pilnīgi brīvs var izpildīt, kamēr nedaudz apjukums tur divatā aizgāja uz Kembela Sancenči. Sanāca, ka brīvs palika Bērziņš. Labi ieķērās bumbā Tīma. Neļauj izpildīt metienu Bizačam. Par roku ārnē uzsit, viss bija labi, bet diemžēl neiedavās nofiksēt pēc tam bumbu. 12 sekundes viesiem uzbrukumā. Borgs. Gandrīz izlaiž autā. Vai nosvargā bumbu? 5 sekundes vai jāsteidz. Borgam atkal pašam jānoslēdz uzbrukums. Sarežģīts metiens, cik augstu izlaiž pēc tam Zviedrs. Bet tāpēc metienu uzreiz, tāds eksperts būtu apavos vai kaut kāds īpašs lēkšanas pastiprinātājs viņam tur. Bet tomēr Leismejers nekļūdās. Tad piespēlē ārā Laksam. Uzreiz izpildīt metienu. Nevar Laksa iziet cauri! Un 2 punkti ar piezīmi uz šī lieta. Kas pagājušajā sezonā Laksam varbūt pietrūka. Jā, viņš arī iemes savus tālmetienus, bet caurgājienos bija krietni vien tāds mulsāks, teiksim, neuzņēmās šis te caurgājiens. Tad šogad savus iespējas labprāt cenšas izmantot, un arī izmanto ļoti bieži, kā redzam arī šo te gadījumu. Gariem soļiem uz grozu, un arī soļmetiens ir precīzi, 3 punkti vienā uzbrukumā. Un piezīmes Sancenčiem. Arī Ventspilsnieki aktīvi spēlē pret Sancenčiem, neļauj. Vienkārši pastaigts solī pāriet pāri. Kembels ļoti tā rādīja uzskatām, ka viņš tiek atgrūsts. Tiesneši to neuzķērās. Bizačs arī saprat, ka viņam ir jārāda, ka viņu rauj aiz rokas. Jo Tīma reizes, šī gada reiz trešā, viņš tā mēģināja no priekša izsatārā bumbu gājienā uz grozu Bizačam. 2 reizes izdevās, 3. reizi Bizačs jau gaidot šo te gājienu no Ventspilsnieka. Sagatavoja sāpju kliedzienu un sāpju tādu kustību un parādīja tiesnešiem, ko viņam tiek darīts pāri. Pirmais soļmetiens lido grozam garām, pēc otrā bumba grozā. Plus 12 Ventspilsniekiem turpina. Šādi te traucēt Ventspilsniekiem dzīvi Zviedri. Beļāts Tīma ātri izreikinās ar Sancenča aizsardzību. Presingo vai nepresingo, tas mums pārāk netraucē, saka Jānis Tīma Zviedriem. Bizača, Simsam. Iesprūst Sims. Nostaigāts viņam fiksēts. Netika pirmo pagriezienu garām Bērziņam. Bērziņš nav tik viegls puika, viņa varētu vienkārši nostumt malā. Viņš kājās noturējās. Spēlētāji mājas vairākas Zviedriem, arī Čāvārs atgriežās laukumā. Viņš ar pārāk labām darbībām šodien izcēlies. Bet kaut kas garā galā jādara, protams, ir. Ar vien pašu Bizaču grūti būs Zviedriem.
Lieliski sadarbība Arturs Bērziņš ar Kembelu. Un pēc laba darba, laba arī alga, viegli 2 punktu no groza apakš. Tieši tādēļ, ka viss precīzi un laicīgi izdarīts. Lejs Meiers riskēja vēl kādu nefoties piezīmi noraut. Jābūt uzsits kaut kur pa plece, pa galvu. Jozefsonam, Robertsonam, zina kā. Tieši norējāt šādi notikumu pavērsienu. Tā vēl nespolitisko piezīmi reizes, jo notikumi jau beigušies bija, ko Bizačs kungs centās vēl tur izdarīt, nezinu. Pirmā piezīme bosnietim. 4. komandai, 2 minūtes 21 sekunde. Vēl pirmajā puslaikā. Kā jau teicu, arī labdarības spēle. Tiek vākta naudiņa 4 gadus vecēji Ladai, kurai koncertē nots bērns ir vēl ar trieka. Un pārtraukumā apstīsimies video sižetiņu par Ladas dzīvi. Kā viņai iet šobrīd un ko mēs viskopējiem spēkiem varam izdarīt, lai viņas dzīve uzlabotos. Bet tas pēc aptuveni minūtēm 2, nedaudz vairāk, protams. Neizdevās Ventspilsniekiem uzrakumā savā gūt punktus. Tagad jāatstās aizsardzībā. Borgs, lidojošais. Izlaic nemet lido, kamēr Laksa sagaida konot ar Laksu, tad izmet, un ir piezīme. Šoreiz neorientējās Laksa. Kā teicu, klasiskā filmā formāli varēja sodīt un arī sodīt tiesneši. Viltīgāks Borgs ir rādījies par Laksu šeit epizodē. Nedaudz samazina savus mīnus Zviedri, bija plus 14, plus 12, plus 16 arī Ventspilsniekiem iemīt bija laikam. Bērziņš pēc Čavaru. Čavaram piezīme pēc Bērziņa. Gan jau, ka laikos, kad Čavars spēlēja Baronā, šādi dueļi arī bijuši ir. Protams, tāda arī bija Zviedrijā. Bērģam otrais piegājiens šodien uz sodmetienu līnijas. 3 no 3 viņam pagaidām. Kopā ar kļūst par rezultātīvāko spēlētāju Ventspilsnieka rindās tagad Bērziņš, 12 punkti viņam, 10 punkti Tīmam, pa 7 punkti Kembelam un Laksam. Šādi rādītāji. Borgs, gandrīz izlaiž bumbu, Borgs. Nedaudz pa īsti rokas rādījās Kembelam, nenoķēra viņš šo. Atkal Borgs gaidīja pārbaud, kāds uzkrīt virsū. Kembels bija uzmanīgāks par Laksu. Jau ar vienu epizodiem pietika. Tīmam ādas tāvēties, tas nav precīzi, bet Arturs Bērziņš veiklākais zem grozi, līdz arī met pa grozu. Diemžēl. Tikai nebloķē viņa metienu Sanceņš kaut cik tīri, bet arī pa sevi vēl trāp. Nobloķē galvu Arturam neiz bumbu. 2 sometējiem mums jāizpilda, cerams, ka mājiņa nebūs nepieciešama. Nē, tomēr Arturs prasa mājiņu, laikam, iespējams acī iebraucis ir Sanceņš spēlētājs. Arturs pat gribēja pamest reiz laukumu, zāli. Turpat pagaidām sniedziem uz soliņu medicīnisko palīdzību, lai gan pāršķiet nedaudz acis. Tā nepārāk uzmanīgi spēlējot Sanceņš zem grozu. Bezbailīgi Bērziņš devās pēc bumbas. Dažkārt šās situācijas nāks ciest veseli. Vīt ar maiņām, Bērziņš vietās Zaķis laukumā. Pirmreišana laukumā arī Pīnētiem, atgriežas laukumā Sims. Otrās cērdaļas sākuma neveiksnieks, visīstākais. Apzaga viņu, pēc tam nespotisko piezīmi nopelnījis Sims. Tiesneši treneri parāva viņu man labi padomāt par dzīvi. Zaķis tikko no soļa iznācis, netrāpa sodmetienu.
Būs vēl viena iespēja iesildīt roku pēdējai minūtei. To Zaķis labi izmanto. Nu, skaitļi 45-30. Ļoti rezultīvi nospēlējuši Ventspilsnieki ir uzbrukumā. Aizsardzībā, nu, normāla aizsardzībā. Pārāk spēcīgi piespēle Pīzačam, Tīma. Oi, Reigins bumgrozā ļoti ātrs pārkāpums tur pēc Tīmu. Nespotīs šitie piezīme, protams, nav skrēja blakus ap divu basketbols, bet nu ļoti atstāta kustība. Savulaik Jāņa Laksas stilā, Mārtiņa tēta stilā. Šāda te piezīme, ka Sancensim pat nekādu cerību nebija realizēt metienu no spēles. Sit tā, ka nepajokam. Iespējams, ka tagad šāds darbības jau vairāk tik traktēts jau kā nesportisks piezīmes. Bet tā laikā tas viss bija atļauts. Nu, un nereiz vien redzēts, ka Sancenšu spēlētājs pēc šāda pārkāpuma ar tādu rokas nospiedumu uz savus rokas pamet laukumu. Nu, bet toties to spēles punkts negūst, un varbūt reiz arī esmu garām sodametiem pēc šāds te pļauks. 5 sekundes uzbrukumā Sancenšiem vēl, Robertsons pats iet cauri, izspēlē ārā Pitam, nu pilnīgi brīvs āmetiens pēdējās sekundēs, Ventspilsnieki atļauj izdarīt to Zviedriem. Nošķiet, ka varēja nospēlēt labāk arī šajā te epizodē. Tagad pēdējais uzbrukums laukuma saimniekiem šajā te puslaikā. Iespējams ar apaļiem 50 punktiem pabeigt puslaiku. Ja nemaldos, tagad ir rezultīvākais puslaiks Ventspilsniekiem Eiropas kausos. Ļoti daudz piespēles pagūst, izmest Lejs Meijers un nedaudz pietrūks, lai bumbu iekrist grozā. Bet, nu, Malačs šos pacietīgi izspēlēšu te pēdējo uzbrukumu, nesteidz ar metienu. Pats gan Evertons, un šiem laiku uzbrukumam neatstāja. Nu, ko, plus 14 pēc pirmā puslaika. Nu, tagad, kā jau teicu, apstīsimies filmu par to, kā dzīvojas mazā Lada, kurai šodien Ventspilsnieki šeit centīsies palīdzēt savāk pēc iespējas naudiņas, lai varētu uzlabot viņas dzīves apstākļus. Īs būs 4 gadi. Parasti šajā vecumā bērni ir īstas ūdens zāles. Arī Lada tāda ir. Tomēr viņa pati nespēja pārvietoties, sēdēt, paēst un runāt, jo jau kopš dzimšanas meitenītei uzstādīta diagnoze bērnu cerebrālā trieka tetraparēze. Olga un Lada 11. decembrī basketbola hallē basketbola klubs Ventspils aizdīs FIBA izaicinājumu kausa spēli ar Zviedrijas komandu Södertälje Kings, un šī spēle būs veltīta mazai Ladai, jo tā būs labdarības spēle, kurā mēs palīdzēsim Ladiņai savākt līdzekļus ratiņkrēslu iegādai. Sakiet, Olga, vai jūs varētu mums pastāstīt mazliet vairāk par Ladu, cik viņai gadu, kas viņai patīk un gal beigās, kas viņai ir par slimību? Es varu krieviski, ja? Ладочке будет 8 декабря, ей будет 4 года уже. Вот. Диагноз у нас церебральный паралич, как бы ДЦП детская, и спастический тетрапарез. Так получилось, что во время беременности доктора пропустили инфекцию. Вот, и в свои 40 недель в срок она родилась с очень маленьким весом, меньше 2 килограмм. Вот, мы сначала ее забрали от меня, сразу даже не показав. Забрали, поместили в инкубатор и вечером отвезли в Лепою ее. Я ее даже не видела, я увидела ее вообще через неделю, когда вот выписалась из больницы, к ней приехала. Вот, она не могла дышать сама. Кушала через зонд только. Но все стали молиться, а вечером ко мне, в тот день, когда она родилась, вечером пришел доктор и сказал, что у нее шансы 50 на 50. Ну, как бы все родные, я, мои подруги стали молиться. Как бы, и постепенно она вот стала потихонечку. Как бы я звонила по несколько раз на день. Мне уже говорят: мамочка, все пока без изменений, не звоните. Но я как-то продолжала верить, продолжала молиться, продолжала звонить. И буквально вот через 3 дня она как бы стала уже сама дышать.
Вот. Ну, кушали мы, конечно, через зонд еще все постепенно. Сначала врачи, потом я к ней, когда через неделю приехала, она мне сразу сказала: мама, теперь с тобой. Она мне улыбнулась первый раз. Такой был маленький крошечный комочек, боролся без мамы один. Вот. А потом постепенно ее на следующий день, как-то я считаю, что это вообще Божье чудо, что она выжила, и что на следующий день после моего приезда в больницу мне ее перевезли в палату. Вот, мы кушали через зонд, еще продолжали кушать, но так получилось, что на следующий день мы стали кушать потихоньку сами, уже без зонда. И вот так вот постепенно мы пробыли там месяц, она потихонечку набирала, вот вес набирала, а как оказалось, потом это были отеки просто. Ну, нас выписали через месяц уже домой. Вот. Еще через месяц нам надо было ехать к врачу. Ну, как бы семейный доктор сказал, что все хорошо, не надо никуда ехать. К детскому невропатологу мы не поехали, поверили доктору. Вот. А оказалось, что надо было ехать, и невропатолог просто, наверное, установил бы, и не было бы таких последствий, как сейчас. Вот. А попали мы к невропатологу только в полгода, и нам уже как бы поставили диагноз и сказали, что она на инвалидности теперь. И все, и вот мы стали бороться, ездить по больницам, по реабилитациям, по всем. Вот. Здесь занимаемся, в Cimdiņš. Sakiet, lūdzu, kas tagad ir Ladai visvairāk nepieciešams? Es saprotu, ka vingrošanas nodarbības, vēl kas viņai ir visvairāk šobrīd nepieciešams, lai viņa attīstītos? Ну вот ей надо заниматься, и гимнастикой надо заниматься, и надо массажи делать, и с логопедом заниматься. Вот мы занимаемся здесь в Монтессори, тоже как бы развивает ее. И физически надо, чтобы она развивалась, как бы и умственно тоже, потому что логопед говорит, она понимает. Но надо как бы с ней работать, заниматься моторику, развивать. Разные. Вообще она очень любит музыку, очень любит играть, танцевать, ходить ножками, когда вот ее держишь. Это, как бы, врачи говорят, что есть потенциал у нее, что надо просто заниматься. Sakiet, lūdzu, šobrīd mēs vāksim līdzekļus 2000 latu nepieciešam ratiņkrēslu iegādēji. Ko šis ratiņkrēsls, kā jums viņš palīdzēs, kā viņš jums atvieglos ikdienu, ko tas nozīmēs Ladai? Это специализированная такая колясочка для таких детей, в которых они могут сидеть, могут гулять. Да? Она вместе с ребенком поворачивается на 180 градусов, можно поворачивать ее. Потом там специальная подножка для ног, для ремни специальные, чтобы, я не знаю, там, чтобы спинку держала она ровно, чтобы не было искривления позвоночника. Такая вот специализированная коляска. Sakiet, lūdzu, un kas vēl Ladiņai nepieciešams, kādas, teiksim, kur jums vēl vajadzētu līdzekļus bez ratiņkrēsla, lai varētu palīdzēt Ladai? Вообще ей нужен специальный стульчик, чтобы она могла дома сидеть, и стол специальный, который как бы регулируется, потому что она растет, и стул такой, который может ее зафиксировать спину, чтобы она ровно сидела, чтобы можно было с ней заниматься. И опять же, чтобы я могла ее нормально кормить, потому что у нас, был такой стул, как бы для маленьких деток. Тоже. Или вот так вот мы кушаем у мамы на руках. Или вот в старом в этом стульчике, хотя там уже столик сломался. Надо. Un kas ir Ladiņas, kāda ir Ladas ikdiena? Kā viņa pavada, pamostās no rīta un tālāk? Вот просыпаемся мы, занимаемся немножко гимнастикой, там вот, сами как, сколько можем. Иногда вот ездим на занятия, когда записываемся, вот когда. Вот. Завтракаем, ходим ножками. Очень любит воду она. Ой, тихонечко. Да? Очень любит воду, очень любит плавать. Ladai un viņas māmiņai Olgai ārsti saka, ka iespēja meitenītei staigāt un patstāvīgi par sevi rūpēties ir.
Tomēr nepieciešams liels darbs. Kā zināms, liels darbs prasa lielas izmaksas, un pats sākums būtu iegādāties specializētu ratiņkrēslu, kurā ladai būtu ērti un pareizi sēdēt. Tāpēc basketbola klubs Ventspils aicina visus 11. decembrī uz FIBA Eiropas izaicinājumu kausa spēli pret Södertälje Kings komandu no Zviedrijas, kura būs labdarības spēle veltīta ladai. Ieeja uz šo spēli būs par ziedojumiem. Mēs ticam, ka mums visiem kopā izdosies savākt 2000 latus ladas ratiņkrēsla iegādēji. Palīdzēsim ladai un viņas māmiņai!
pēc minūtes Ventspilī atsāksies FIBA izaicinājuma kausa pēdējā spēle šai te gadā. Basketbola klubs Ventspils pret Zviedrijas vicečempioniem Södertälje Kings. Nu, kas vēl teorētiski cīnās par iespēju spēlēt nākamajā šī turnīra posmā. Nu, bet pēc pirmā puslaika šīs te cerības Ventspilieki visai pamatīgi mīca 47-33. Plus 14. Sāka Ventspilieki nepārāk, 2-7 zaudētājs nonāca. Tad prata pārņemt vadību, otrā ceturtajā sākās atkal viena klupiena, bet nu tad bija arī 16 punktu pārsvars. Tagad plus 14, tagad var teikt, ka mača lielāko daļu tomēr esam kontrolējuši. Santačs varbūt sākumā pārsteidz tāds ļoti agresīvo darbību aizsardzībā. Uzreiz sāk ar presingošanu jau mūsu laukuma pusē. Tas varbūt nedaudz pārsteidza Ventspilnieks, kuri tomēr gribēja tā iešūpoties nedaudz pirms spēles. Jau pirmā puslaikā teica, ka negrib teikt, ka komanda nav noskaņojusies cīņai. Absolūti to tā nevar teikt. Jo ņemam vērā, ka šeit komandai neko vairs nevar šeit turnīrā. Tad Ventspilnieki tomēr pilnīgi noteikti ir gatavi šeit cīņai, šim te mačam. Un to ir pierādījuši pirmajā puslaikā 47 gūti punkti. Arī visos galvenajos rādītājos esam labāki, tā kā tā jāturpina. Nu, atkal tiesneši nedaudz iebremzē ar silpi. Galu galā nosūpa trīs reizes šķiet. Un pirmais pārkāpums šajā puslaikā Zviedriem. Par 5 vairāk piespēles, 7 vairāk atliekušās bumbas, kļūdas par 3 mazāk, par 3 vairāk pārķertās bumbas. Precīzāk metienos, nu visos galvenais aitēs esam labāki. Un tagad Sims bloķē metienu. Tas viņam jau ir, tikai otrais bloķētais metiens spēlē. Viņš ir otrs labākais metienu bloķētais turnīrā pagaidām. Nu, Ventspils Sims nepārāk veiksmīgi sāk arī otro puslaiku. Otrajā ceturdaļā viņam tur bija tāds micēklis pašā sākumā. Lielais ceturtais nosēdēja malā. Nu, līdzīgi kā Mārtiņš Meijers atrodas jau no pirmās ceturdaļas sākuma malā. 2 ātras piezīmes viņam. Un laukumā nav atgriezies pēc tam. Sims izjādlikušo bumbu. Un tad vēl viens uzbrukums. Borgs ilgi driblējās. Arī pirmajā puslaikā līdzīga darbība viņa. Un Karets Sims pustālo metienu pēc pagrieziena realizē. Pirmajā puslaikā nekas viņam prātīgs nesanāca. 3 piezīmes visai ātri viņš savāca. Maz pavadīja laukumā, nu Ventspilieki ar paviršībām atbild. Bīzačs no tālās distances. Un minūtes pārtraukums Robertam Štelmacheram. Nu pilnīgs deja vu ar otro ceturdaļu. Tieši tāds pats nepārliecinošs sākums, daudz kļūdu. Un Robertam Štelmacheram jāsauc minūtes apspriedi. Jau pirmais minūtes pārtraukums aizdīts pēc minūtes 20 sekundēm. Ventspilieki
pagalām nepārliecinoši uzsākuši otro puslaiku. Pagūvu pateikt, ka ir labi noskaņojuši šeit spēlē, neskatoties to, ka nav nekāda nepieciešamība šeit pa visu varu uzvarēt. Protams, komanda to grib. Kam gan vajadzīgs ir pārtraukt uzvaru sēriju, bojāt pašiem savu garstāvokli, protams, tas nav vajadzīgs. Ronalds Zaķis ar spēku grūž bumbu grozu virzienā. Metiens nav precīzs, bija Zaķai nepārkāpt noteikums, lai gan ļoti agresīvi spēlē pēc Zaķi. Tagad tā blokā mēģināja noķert Simsu. Ļoti saudabīgs drībls tur bija Bīzačam. Bet nu tiek līdz grozā apakšai. Un ir precīzs, un vairs tik 7 punktus šķir komandas. 7 punktus pēc kārtas guvuši ir viesi. Līdzīgi kā pirmā puslaika sākumā un līdzīgi kā otrās ceturtdaļas sākumā, Ventspilsniekiem jāiešūpojās. Nedaudz tomēr tas pašpārliecinātības tāds vēlniņš ir. Labi izbāna Bēziņš, neiekrīt bumbu grozā, bet Kehemels savāc šo bumbu un aiziet līdz grozai ar vienu māņu kustību. Tiek viņš garām Bīzačam un parāda komandas biedriem ir jāturpina kapāt, nevajag šeit apstāties. Nevajag gaidīt, ka mums kaut ko dāvinās. Zviedriem šeit uzvarēt ļoti vajag. Viņi ļoti centīsies, nu. Pildīgi nespaši tās aizsardzībās. Sims viens pats izkuņš zonā saņēma piespēlu un ietrēc bumbu grozā no augšas. Noteikumu pārkāpums. Noteikumu pārkāpums Dino Pitam šķiet. Jā, trešā piezīme Dino Pitam. Tiesneši palūdz Ventspilsniekiem korektāk mājiņas pieteikt. Nu, man liekas, ka Meiers kādu laiku sēdēja uz soliņu. Domāju, viņš Ronalds Zaķi. Daudz bloku, bet nevaram neizdots atbrīvoties. Nu, beidzot sanāca piespēli iedot. Meiers tikai pašā pirmā puslaika sākumā spēlē. Matiņš Lāksa pustālo metienu realizē. Minūte 19 sekundes Meieram. -6 un 2 piezīmes. Tāda statistika viņam pagaidām. Bet, nu jā, -4, ja 2 punkti ir gūti viņam esot laukumā. Borgs ļoti agresīvi šodien spēlē, iet uz grozu apakš pārliecinoši un droši. Metiens gan nav precīzs. Kemels Laksam, Laks Simsam, Kemels atpakaļ bumbu saņem. Bet visur ir Zviedri, neizdos tik pie metieniem. Tagad ārā piespēle Bērzņam. 2 garo vīri saspēle un Mārtiņš Meiers tiek pie saviem pirmajiem punktiem šai te mačā. Nu šeit Zviedri bija aizmirsuši, ka tāds Meiers ir Ventspilsniekiem, jo kā iznāca laukumā, tā tūlīt arī apsēdās. Un Kemels pirmā puslaikā ļoti daudz tāds tuvu kontaktu spēles aizsardzībā centās darīt, rādīt, spēlēt. Tā līst virsū sācenčiem, rādīt, ka tiek atgrūsts. Tiesneši nereaģēja uz šiem te viņa gājieniem. Nu, tagad beidzot ir noreaģējis. Ko, uzskatīsim katapušies pagaidām Ventspilsnieki. Izdevies gūt punktu, izdevies atsisties aizsardzībā pāris reizes. Vēl labāk, ja vājuma brīži arī būs jau viss pārvarēt, visi iespējamie Sims, pustāls metiens viņam, savā stiliņā. Robertsons pirmajā puslaikā Simsam krietni nervus pabojāja, uzrakuma piezīmes sarūpēja Ventspilsniekam, bezpartisko piezīmes sarūpēja Ventspilsniekam, bet Bizačs tev realizēja jau otro tālmetienu šajā te puslaikā, un kopumā 17 punkti jau viņi rēķinā. Nav pārāk kustīgs Ventspilsnieku uzbrukums šajā te piegājienā. Kembels ilgi stāvēja tur uz punktiņa, gaidīja piespēli, uzreiz izdarīja metienu. Nav precīzs. Pacietīgi Zviedri tad veidos uzbrukumu. Robertsons ilgi driblējās. Nu, neteiksim, ka kāds ļoti vēlas panākt pretī un saņemt bumbu no viņa. Uzbrukuma laiks iet uz beigām. Un
Bumba paliek Ventspilsniekiem, tāds interesants darbības no abu komandas spēlētāju puses. Mējers nenoķēra, tad izskatījās, ka viņam arī par rokām uzsit un pagrūd. Bet, lai tur vai kā bumba ir Ventspilsniekiem. Tiesneši šoreiz izlēma nedot piezīmi, iedos vienkārši dos bumbu. Jā, pieņemot, ka abi spēlētāji vainīgi pie Mējera krišanas. Galvenais, ka bumbu grozā nebija, bumba tātad ir Ventspilsniekiem. Laksam tālmetiens, neprecīzs. Un tagad Līnkvists saņem to piezīmi, ko viņš nesaņēma groza apakšā Ventspils laukuma pusē. 4. piezīme ir Kings, un ļoti neapmierināts par to ir Bosničs. Atkal Ventspilsniekiem vairāk nekā puscēdai nospēlēt viena piezīme tikai, viņa komandai jau 4. Apelē pie tiesneša sirdsapziņas. Nedos atspēlēt ar pirmo piegājienu Mējeram Bīzaču, bet turpin viņš cīnīties, reizīs atlakušo bumbu un iedabūt to arī grozā. Ir labi pārdomājis dzīvu Mējers laikā, kamēr viņa treneru laukumā nelaida. Un ir labi piesaisties tādu spēlē. Sims tīmām, bum grozā! Un minūtes pārtraukumu pieprasa Bosničs ar tādu iespaidīgu žestu. Ventspilsnieki atguvuši savu pirmajā puslaika iekrāto pārsvaru. Ir par ko pārunāt zviedriem, protams. Ventspils viennozīmīgi ir biznesa lielvalsts. Te viss notiek. Perfekta infrastruktūra, ceļi, dzelzceļi, prāmi satiksme. Sakārtot nodokļu sistēmu, ievilkts optiskais kabelis. 10 gadu laikā 20 jaunas rūpnīcas. Ventspils augstskola un biznesa inkubators dod ārā jaunas talantus. Nav brīnums, ka pat Financial Times raksta par vietām, kur investoriem vislabāk ieguldīt līdzekļus. Šanhajā, Dubajā un Ventspilī. Neviens cits Eiropā pat tūmā nestāv. Ja kaut kur ir vērts taisīt biznesu, tad tikai Ventspilī. Ventspils – vieta jūsu biznesam. Mazāk par 4 minūtēm trešajā ceturdaļā Ventspilsnieki atguvuši savu 14 punktu pārsvaru, kas bija pēc pirmā puslaika un ko ļoti veikli sadeldēja Sancenči otrā puslaika sākumā. Kā teicu, cerams, ka visi vājumi punkti iespējamie ir pārvarēti. Varam uzmest acis, kāds notiek citās spēlēs. Norčepings Delfīns pēc pirmā puslaika ar 10 punktiem zaudēja. Pirītu komandai, jau rezultāts ir neizšķirts. Ir izdevies mainīt spēles gaitu Edgara Romano komandai. Dino Pītu realizēt sarežģītu tālmetienu, vēl uzskat, ka arī par roku viņš ir dabūjis. Tiesneši uzskat citādāk. Sarežģīts bija šis tālmetiens. Tāds iekrīt, ko tu padarīsi. Bija priekšā sēdzējis, bet Pīta ātri izmeta, un šis te viens mirklis, ko viņš bija iegūs, ir rādies pietiekošs. Bīzačs nobloķēja tagad Tīmu, par ko Tīma galīgi nav pārliecināts. Bet tiesneša lēmumu nekādā veidā nemaina. Rēt, bet gadās, ka pēc Silps tiek mainīts lēmums basketbolā. Tiesneši tomēr ir 3, pakonsultējas, paspriež. Bet šeit noteikuma pārkāpumu gadījumos tas gan retāk tā varētu būt. Pīta spēlē ārā Līnkvistam, saņemumu atpakaļ. Mējers pēc Pīta palicis. Vēlreiz Pīta izšķās par sarežģītu tālmetienu. Un ļoti laba sadarbība Kēbels. Karnāzī caur sviestu izgriež bumbu caur spēlētāju pūlim. Tieši rokās Tīmam, un Tīma ļoti ātri arī izpilda metienu. Tikpat ātri
metienu izpilda arī Pamlats tagad un Trāpa. Ja šādi metieni sāk Zviedriem krist, tad arī sākās Ventspilsniekiem problēmas, jo, teikt, ka atbrīvojās no sedzēja uz ilgu laiku Sancēs, bet metiens pietiekoši ātrs un ir precīzs, protams, ir grūti tikt tādiem galā. Timā. 2 punktu vērts, bet ļoti tāls metiens. Atbildam uz Sancenšu punktiem ar saviem punktiem, neļaujam Zviedriem tikt tuvāk. Borgs un Čavars nāks laukumā pēc kāda brīža Kings. Ļoti daudz dažādu kustību. Linkvist izpildījumā, galā bumba Ventspilsniekiem. Kembels. Oi. Pildībā, pievienošos tagad Kembela pārsteigumam par šādu uzbrukumu piezīmi. Linkvists netika kājās līdz, neko tam līdzīt un nedarīja. Es teiktu, ka nedaudz pārspīlēja tiesneši šobrīd sodot Kembelu. Patiesi bija garām viņš jau Linkvistam un bija pagriezies un tad kā zem tanka metās Linkvists, piezīme Kembelam. Jāaizmirst epizodi, jāspēlē tālāk. Galvenais nevajag censties nekādā veidā kādu pārliecināt par kaut ko, ka tu esi labāks nekā varbūt kāds tagad laukumā domāja, kas tiesnesis kāds spriež. Lūk, tāds Kembels nedaudz aizkavējās tur, mēģināja iet palīgā uz grozā apakš. Nogulēja tālmetienu pa laimi Ventspilsniekiem un Kembelam tas nebija precīzs. Sims ar vienu kustībā atbrīvojas. Linkvists tā soda. Te iedot, te neiedot. To visu tā neizpratnē. Kas īsti notiek. 21 gadu vecs šis te basketbolists. Garākais no Kings spēlētājiem. Rakstīs tiek kā vieglais uzbrucējs viņš. Protams, izskatās vairāk tomēr uz groza apakšu viņš tiek bīdīts. Jo nav šo te slaido basketbolistu, tomēr Kings treneru rīcībā pārāk daudz. Lējsmējers atgriežas laukumā. Donalds Sims viņš nomaina. Simsam atgriešanās, protams, krietni veiksmīgāk nekā sākuma šitie mači. Gluži pat kā Meieram, joprojām viņš ir laukumā. Cērdais sākumā nomainīja Zaķi. Atcerās Linkvists, ka viņš ir vieglais uzbrucējs, uzšā no tālās distances, pagalam nesekmīgi. Tad es neļauju Meieram brīvi izkarot vietu 3 sekundžu zonā, groza apakšā, 10 sekundes durukumā Ventspilsniekiem. Tīmam šodien krīt šie te pār rokām. Tagad viņš iet uz groza apakšu, netrāpa. Kembels. Un piespējuši pēc viņu pārkāpt noteikums Borgam. Otrā piezīme tā būs Borgam, saņēma noteikumu. Norma ir Zviedriem, un vienalga jau uz augšu bija Kembela rokas, jau tādu metienu viņš cenās izdarīt, protams, tāpat tās sodu metienu jāizpild. Neizšķirts Tamperē, 61-61. Mums vairāk varētu interesēt kāds cits rezultāts. Jā, bija +10, to trešajā ceļdaļā bija Keravnos mačā ar CSU Asesoft un Ivar Timermans. Šobrīd tikai 2 punktu pārstāvs ir Keravnos, taču -15 ir Joens un Kataja Krievijā, un tas nozīmē, ka ja arī zaudē Kipras komanda, tik un tā tieši Kipras Keravnos ir tā, kas iekļūst nākamajā kārtā. Šobrīd tāds kaut kur nedaudz atgādina hokejā redzēts epizodes, ka tiesneši nedaudz kavējās ar svilpēm, vai futbolā, teiksim, kavējās ar svilpēm, provocē tāds asus moments šeit laukumā. Tagad arī Borgs bija ķēries
nezinu, kā panda ekaliptā bija ieķēries jau Kembelā pirms laba laika. Tiesnešiem vajadzēja pagaidiet, ko beidz epizodi. Kāds sekundīt jāievalk elpu un tad tikai jāiepuš silpē. Nu, tāds nevajadzīgs emocijas tiek provocēts nedaudz laukumā. Cevišķi rezultāts pārsvars ir ļoti iespaidīgs šobrīd. 1 no 2 Kembelām, 7,8 sekundes šajā ceturdaļā. Vai to redz zviedri? Nezinu. Neprecīzi piespēle. Nu, vienalga, ko zviedri redzēja, ko neredzēja. Neprecīzi piespēle, un metienam grozu izdarīt, lai Ventspilnieki var. Bet to pat nedarīs. 68-50 pēc 3 ceturdaļām. Ventspilnieki pārliecinoši solo savu 3. panākumu. Bet, kā teicu, ir labdarīts mačs. Mēs kopā ar Ventspils augstskolas studentiem no Rāgas visi kopā esam, var teikt, jau palīdzējuši mazai Ladai, jo kopā ir savāti 936 lāci. Mazai Ladai, paldies jums visiem, paldies jums iedot tiešām. Paldies, māsas, ka jūs uzbraucāt, un neko neteicu. Vēlreiz kādi aplausi, paldies jums visiem. Ko gan arī 1000 latu savākt ir mazās Ladas atvesaļošanās un dzīves apstākļu uzlabošanas. Nepieciešam tāda īpaša ratiņa, 4 metrītē, lai viņi varētu atrasties ārā, no arī rehabilitācijas pasākumiem vajadzīgi ir naudiņa, to mēģina vākt. Kopējā summa šķiet bija ap 2000 latu, tā kā šeit krietnes daudzums šīs te naudiņas savākt šeit te mačā, protams, par to arī liels prieks. Palīdzēsim mazajai meitenītei dzīvot labāk, dzīvot krāšņāk un bagātāk. Nu, taisnījā, ka varēs labāk apstīt viņu pasaulīt, kas tur dādās, kas tur notiek, un varbūt arī uz kādu basketbola spēli vēl atbraukt. Plus 18 Ventspilniekiem pirms pēdējās ceturtdaļas. Vai Zviedriem ir vēl kāds trumpis, kāds jokers, kabatā ēnu zina? Bizačs izskatās tā stabili apsēdies uz soliņa. 21-gadīgais Linkvists kopā ar Sims garo galu cementē. Nu, pilnīgi iespējams, kā pieredzējušais Bosničs vairs uz lieliem brīnumiem šeit necer. Nu, lai gan Ziemassvētku laiks, brīnums varētu tā kā gaidīt. Mēs tāds, ka Ventspilnieki šodien ir Santa Klaus lomā un kaut ko kādām taisīsies dāvināt. Dino Pita, kādā savainojumā iedzīvojies, šeit tāda liela spēlētāja Burzna bija. Izskatās, ka potītei kaut kas gadījies, un Tobijas Borgs dodas viņa tā laukumā. Atgādināšu, ka viens ārējās līnijas spēlētāji Zviedri zaudēs sezonas sākumā. Protams, nekāda vēl viņiem nav palikt bez vēl viena. Mārtiņš Mējers! Tie garām Simsam un ir precīzi no groza apakšas. Ko izstāsta, ka Mējers tagad tā neuzmanīgi nedaudz nospēlē. Nu, tur bija Būrs metik, viņš te bužmē cauri un sanāca pagrūst Sāncens. Jā, izstāsta, ka Ventspilniekiem bez braucienu uz Turciju vēl priekšā, tātad būs braucieni uz 2 arī siltām zemēm, uz Rumāniju un uz Kipru. Tā kā Ziemeļa Eiropas basketbola līga par tādu krietni dievinieciskāku turnīru pārtaps. Nu, atgādināšu, ka Ventspilniekiem 2 Zviedri, 1 Somijas klubs bija pretī šajā posmā. Tagad dienvidnieciskāks basketbols, dienvidnieciskāk līdzutēji. Tā kā pilnīgi cits pārbaudījums. Redzēsim, kā iet, un sāksim to redzēt un skatīt jau no janvāra vidus.
Vēl vien piezīme uzbrukumā Ventspilniekiem. Nu, zviedri pamanījuši, ka tiesneši labprāt šādās situācijās šīs te piezīmes silpj. Atcerēsimies šī te puslaika sākumā arī pret Kēmbelu bija uzbrukuma piezīme, pašam Kēmbelam bija uzbrukuma piezīme, kad aizsargs nogāzās. Sims tur augstu lec, jo tu var neiebāks bumbu grozā, tīmujiem to neļauj. Nu, Robertson kungs, kas jums tur lecās? Nu, šis ir futbolā tiešām vairāk tāds piemērots teātra veids bija. Iespējams, ka trāpīja kaut kādā veidā ar roku, tad ticamāk, ka pirkstiem trāpīja Robertsonam, bet, nu, amerikānim krietni bija jāpadomā, pirms viņš parādīja šo te noteikumu pārkāpumu. Izskatījās amizanti tiešām. Nu, tagad arī sit Simsu, bet tiesneši nevelk spēli garumā ar noteikumu pārkāpumiem. Plus 20 Ventspilniekiem. Robertsons tur mēģina gāzt liels vīrs no kājām. Mējers neļauj. Varbūt arī ne pašā tīrākajā veidā, bet tiesneši noteikumu pārkāpumu nefiksē. Atkal ļoti ātrs metiens atkal Pāmblatam un atkal tas ir precīzs. Un kā Ventspilnieki tur nesadalīja pareizi sedzamos, kaut kur pazaudējās nedaudz. Sanceši to izmantoja. Nu ko, redzēsim arī Tomu Leimani šodien laukumā. Iespējams, Enders tomēr vēl nelaidīs laukumā jauno spēlētāju. Skaists orgājs Lejas Mejeram un bumba arī nonāk grozā. Pirintu 5 minūtes 15 sekundes vēl palikuši spēlē, plus 3 ir vadībā. Ja Kings zaudē un uzvar Dolphins, tad Dolphins ir otrā vietā. Ja uzvar Pirintu un zaudē Kings, tad tur 3 komandām pa 2 uzvarām. Un neesmu iedziļinājies īsti, kurai tur kas ir labāks. Sims gandrīz atriebās Robertsonam pa pirmā puslaika epizodu. Bizačs tikko iznāca laukumā, uzreiz met un netrāp grozā. Borgam vēlreiz varam pārliecināties, ir lielisks lēciens. Gandrīz Mārtiņam Mejeram nospēlē viņš bumbu. Laks mēģina atbrīvoties, nesanāk, jāspēlē kaut kā citādāk. 8 sekundes tikai uzbrukumā. Un līdz Laksam tomēr bumbu nonāk, brīvsiem tālmetiens un tās lido grozā. Nu, pareizi sakot, bumbu pēc tālmetie lido grozā. Vēl vairāk palielinām savu pārsvaru. Kas zina, varbūt tiešām šādā te situācijā tomēr redzēsim Tomu Leimanu laukumā. BBL spēlē viņš jau ir debitējis un arī punkts ir gūs. Sims rāda, ka viņi daudz sita. Es piekritīšu Zviedru leģionāram. Izskatījās, ka tiešām viņi daudz tur klopēja, bet kā teicu, tiesneši laikam nolēmuši nevilkt garumā. Arturs Bēžiņš atgriezies ir laukumā Ventspilniekiem. Sims seva bumba groza apakšā, bet nu nenotur to. Nu. Kungi bez asumiem lūdzu, plus 23. Ko vai šeit darīt? Nu, Sims neliekās mierā. Nu, kāpēc tiesnešiem būtu jāsauc kāds klāt? Tim vajag nost, Sims gāja viņam garām, kaut ko turpināja runāt. Nu. Iedodiet tehnisko piezīmi kungam un viss būs mierīgs. Septiņi punkti Simsam šai te mačā pagaidām. Varbūt viņš bija cerējis kaut ko krietni vairāk, un nesanāk šodien viņam. Daudz bumbas no kādā no rokām, varbūt tas tāpēc, ka jāpārvar tāda ciešāka Ventspilnieka aizsardzība, kamēr atbrīvojies nedaudz, kamēr pagurst. Nu, tagad tiesneši zibenīgi rīkojās. Norēģē uz tādu sīkāku sitienu.
Nu, neļauj tomēr tādiem asumiem šeit uzsākties, tiešām nav tas vajadzīgs. Vēl viena piezīme Zviedriem, pa 3 piezīmēm abām komandām šeit ceļdaļā. Mejers met no tālās distances Sims, viņam tur ļāva to izdarīt. Ventspils Sims ar bumbu, 3 sekundes atlikuši. Labi piebremzē, tiek atbrīvojas, kā būs bumba. Robertsonam tomēr bumba, saglabā viņš to neizkāp arī ārā. Kad līdz atkrojām bumbu groza apakšā, un tomēr nedaudz pietrūka Zviedri. Arī labi pacīnījās. Neļauj Ventspilsniekiem tikt pie bumbas, nostaigā Bizača. Labprāt dažāds maiņkustības bosnietis veids, nevienmēr tās dod vēlamo labumu. Vismaz otro reizi tiešām viņš šajā mačā ir nostaigājis. Bumba tomēr aiziet līdz Tīmam, gribēju teikt, ka neprecīzi piespēle sanāk. Tīma Mejeram, Mejers grozā. Pacietīgs Ventspilsnieku uzbrukums, kārtējais veids ar 2 punktiem un plus 25 uz tablo jau. Nu, tagad laikam var atzīties, ka bija domājis, ka par uzvaru nešaubījos Ventspilsnieku, bet par to, ka varbūt cīņa mums tomēr spraigāk, gan bija iedomājies. Nu, gan tāpēc, ka Zviedriem tomēr vajag, gan tāpēc, ka Ventspilsniekiem nevajag, bet tomēr ļoti lielos un dziļās vāju bedrēs Ventspilsnieki nekrit šajā mačā un ir pārliecinošā vadībā. 5 sekundes atlikuši Simsam uzbrukumam, Tīmā netrāpa. Un Robertsons neļauj nedaudz iemīgušajam Mejeram tur savāt atliek šo bumbu. Mazāk par 5 minūtēm jau jāspēlē. Pie bumbas Bērziņš. Uģis Pīnēt dosies laukumā un Ronalds Zaķis pēc kāda brīža. Toms Leimans vēl sēžas ar visu soli. 18 gadu šodien basketbolistam. Uj, Simsam. Pāvīršs piespēl Simsam. Zaķis ar Pīnēt dodas laukumā, bet tas pēc minūtes pārtraukuma Kings treneriem ir vēl ko teikt saviem spēlētājiem. Nu, kaut ko viņi grib satrenēt un samācīt tomēr vēl šajā mačā. Minūtes 26 sekundes, otrajā puslaikā plus 25 basketbola klubam Ventspils. Ātri iemetam aci, kas tad mums noteikti Tamperē 2 minūtes 45 plus 5 Pirinto. Nu, godīgi sakot, negaidīt, ka Somu var kaut kāda intriga tomēr sakurt šeit grupā. Bet nu tāds ir noticis. Bizačs groza apakšu vairs nepārāk dodas, met no tālās distances ļoti daudz. Nesarežģīja sev spēli bosnietis. Borgam vienreiz izdevās šādu piezīmi, izlūkties, dabūt. Tagad arī
cenšas no epizodu uz epizodu tāds dabūt, bet, nu, vairs nesūk tiesneši. Nu, tā kā nostaigāts izskatījās tīmām, bet gal galā skaisti 2 punkti. Kāds jau 3. vai 4. brīdinājuši šeit mačā par iespējamo tehnisko piezīmi. Tagad Zaķim lūdzu neķerties pie būvas, kad viņš ir iemetis to grozā. Lūk, arī Toms Leimans dosies laukumā, debija viņam Eirokausos. Ar to arī apsveicam. Un beidzot pamostās Ventspils publika, kurai kādu laiku te viss ir skaidrs šeit mačā. Uzgavilēja par gandrīz 1000 savāktajiem latiem lādai, un tagad uzgavilēja kārtīgi Tomam Leimanim. Nu, cerēsim kādu labu epizodu ar no viņa sagaidīt. Protams, ir nedaudz citādāk spēlēt pēc importu vīriņiem. Bet kā pēc pagājušās spēles izteicās Roberts Štelmakers, neviens nevar izvēlēt par lielu basketbolistu. Ja nekrāja pieredzi šādos te mačos, šādā te veidā. Pa minūtēm, pa sekundēm. Labs noteikuma pārkāpums. Neļauj ātrumu izveidot sācenšiem Toms Leimans. Turklāt tā ir komandai 4. piezīme. Tātad sodmetieni jāmet nav. Ja nākamreiz šā gadīsies, varbūt var padomāt arī nepārkāpt noteikumus pagaidām. Šoreiz varēja. Ir jautājums šeit daudz ar bumbu. Rinkvistam piespēlē. Sims, Kenneth Sims, bet Zaķi, viņš uz apakšas spiežās. Ļoti lēni, kamēr uzdriblē uz kājas. Nu, tagad nedos tehnisko piezīmi Simsam. Kad tad dos? Diemžēl izskita vienam tiesnesim svilp no mutas, viņš būtu redzējis to Simsa reakciju pret tiesnesi, kas pret tiesnesi, kas ir ar muguru pret Simsu, nu ļoti tādus agresīvus žestus viņš tur rādīja. Diemžēl izskita nelaikā tiesnesim svilp no mutas, neredzēja, jāliecās pēc silpītes pakaļ bija. Simsam spēle beigusies. Lai gan ļoti daudz tādu nervozu epizodu viņam bez tehniskām piezīmēm pirmajā kārtā. Toms Leimans var uzmest, nemet. Nedaudz pavēl piespēle nācija. Jonāts Aģīts. Bumgrozā nekrīt, bet noteikuma pārkāpums tur kādam fiksēts. Tāds trauksmes signāls šobrīd atskan kāpēc zālē. Nu, tas ir skaļus pēc Ronaldam Zaķim tur noteikuma pārkāpums fiksēts. Nu, tad var saprast šo te skaņu signālu. Un arī sprādziens pēc tā skaņa signāla seko. Ronalds Zaķis tur bija 3 līkumos saliekts, bet tieši viņš tur bija kādam izdarījis pāri. Līnkvists arī ar sodmetieniem nepierakstās vēl punktu guvējos. Joprojām +5 Pirinto. Ronalds Zaķis cīnāt ar šo bumbu, bet arī otrā neprecīzā sodmetiena. Piret Leismeiram. Leimanis no stūrīšai. Netrāpa. Ļoti gribās jiem iemest. Nu, varbūt arī nemest arī šajā brīdī. Bet ļoti gribējās to izdarīt. Nu, turklāt augstskolas spēlēs, Svētdienas augstskolas rindās, LBL 2 šāds nemetiens arī viņš mēdz realizēt. Tas nav nekāds brīnums. Protams, šeit nedaudz cita situācija. Nedaudz vairāk uztraukumu. Dāvim Leismeiram elegants caurgājiens. Un vēl 2 punkti. Nebija kādu laiku Ventspilsnieki guvuši punktus, bet Sancenši vēl krietnāk ir iesprūduši. Tikai 4 punkti šajā sērdaļā vispār. No šādiem metieniem arī pie vairāk punktiem tikt nevar. Pirete no stūra. 3 punkti! Beidzot Uģim Piretem. Iekrīt bumbu grozā. Iepriekšējā mačā, cik daudz viņam iespēja. Beigās vēl sāpīgs kritiens bonusā. Beidzot bumba ir grozā. Nu, Jonāts piespēles, tas arī jāatzīmē. Čāvars ātri šķies par metienu un netrāp. Un bumba Jonātam. Pēdējā minūtes tūlīt sāksies. Vairāk Ventspils augstskolas basketbolisti trenējās kopā ar lielo komandu. Nu, nebūtu tik dienā, bet nu laiku pa laikam. Tas ir ļoti labi. Vispār tā ir tāda
sena praksa, tādai bija jābūt Ventspilsniekiem, bet nevienmēr, laikam, tā tika ievērot. Nu, lai jaunie bastos arī pierod pēc sadarbībām, arī zina, nepieciešamības gadījumā, kas ir jādara. Zaķim trešā piezīme. Otrā piezīme tomēr Zaķim. Tas arī vairs nav īpaši būtiski. 37,8 sekundes rāda Ventspils tablo līdz šim mača beigām. Ventspilnieki 6. uzvara Briest FIBA izaicinājuma kausos šajā sezonā. Un, diemžēl, pabeidzām pagājušajā sezonā mēs ar zaudējumu savā laukumā Šaunokijo vienībai. Tā kā 6-0 tieši tikpat gara arī būs uzvaras sērija šajā te turnīrā. Plus 8 Pīriņto. Nu, tas, kādā ziņā nav labi Norčepingai, ja nemaldos, pēc pirmās spēles 11 punktu pārstāvs bija Dolphins. Tā kā visādi var sanākt. Tur Leimanis pierakstās punktos, Toms Leimanis. Atlikušo bumbu izcīna pats un raida bumbu grozā. Ilgadēji Ventspils kapteiņa balvu Leimana dēls. Diemžēl šeit hallē jaunajā uzspēlēt nesanās. Nu, Bizots šeit noslauka Ventspilnieku piezīmi, bet viņi nesvilp. 90-56 rezultāts. Nu, Ventspilnieki izcīnījuši 6. uzvaru 6 FIBA izaicinājuma kausa spēlēs. 15. janvārī šīs te turnīrs atsāksies, tad jau vēlāk zinošamies, kāds tieši komandas nāks pretī, kāds būs kalendārs. Pagaidām viss ir lieliski, un, protams, ceram tikpat lieliski arī turpināt gaidu šajā turnīrā, nu arī kopumā sezonā. Pagaidām tas viss, līdz nākamajām reportāžām no Ventspils jau šīs nedēļas nogalē būs mūsu BBL.